Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ir uzskatāma par jau atsaucību iegūšā ēku siltināšanas procesa celmlaužiem, un viņi ir arī paši pirmie, kas pateicoties sadarbības partneriem no Vācijas ir veiksmīgi realizējuši vairākus projektus. Pašu pirmo projektu Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde realizēja sadarbībā ar organizāciju Austrum Eiropas mājokļu iniciatīva, un viņu pūliņi savulaik tika novērtēti konkursā Energoefektīvākā ēka Latvijā 2010, kur pirmo vietu iegūta daudz dzīvokļu dzīvojamā māja Jelgavā Helmaņa ielā 3. Novērtējot Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes ieguldījumu vācu augstās kvalitātes standartu ieviešanā Latvijā, 24. septembrī pie daudzdzīvokļu mājas Helmaņa ielā 3 tika atklāta īpaša fasādes goda plāksne. Atzinība Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldē pausta vācu tehnoloģiju labās prakses dienas ietvaros. Māja Helmaņa ielā 3 uzteikta kā pirmā ēka pasaulē ārpus Vācijas, kurā īstenoti vācu augstās kvalitātes standarti, un viena no kopumā 4 Latvijā, kas ieguvusi vācu būvu tehnoloģiju labās prakses titulu. Pats grūtākais sākumā bija sarunas ar iedzīvotājiem. Mēs spējām pārliecināt kopā ar vācu kolēģiem, pastāstīt, kā būs, jo bija jau tās grūtības kādā ziņā, ka nebija jau piemēri Latvijā. Mēs radījām to piemēru, kuru tagad mēs varam izmantot arī turpmākajā savā darbā. Pirmo projektu popularizējām jelgavniekiem pirmām kārtām, jo mums jau ir nepieciešams, lai Jelgava tiktu sakārtot. Pats galvenais, lai būtu ērti dzīvot mūsu dzīvokļu īpašniekiem un arī maz maksāt par siltumu. Bet mēs izmantojām arī šo piemēru, lai varētu parādīt, ko var sasniegt sadarbībā ar tiem, kas jau ir sasnieguši daudz ko siltināšanā. Un mēs parādījām jelgavniekiem, citiem Latvijas iedzīvotājiem, un arī, ja kāds no citām valstīm atbrauc pie mums, tad mēs arī parādījām, ko mēs esam sasnieguši. Mēs vēlamies būt labs pārvaldnieks, tāpēc mēs esam izveidojuši dzīvokļu īpašnieku informatīvo sistēmu, kurā katrs reģistrētais lietotājs var iepazīties ar pilnu informāciju par savu māju. Ja, tā kā mēs attīstam šo te virzienu, jo uzskatām, ka informēts dzīvokļu īpašnieks tas ir ceļš uz kvalitatīvu namu pārvaldīšanu.